Sveicinātas visas dāmas, kas ir klātesošas tādā kuplā skaitā, un tās dāmas, kas skatīsies ierakstā. Šodien mums ir Enerģijas kluba ietvaros vieslekcija. Enerģijas klubā mēs esam par savu gāru, prātu un ķermeni. Visu kopā apvienojot, strādājam ar sevi, satiekam savu dvēseli, paplašinam sevi savā būtībā. Un mums katru mēnesi nāk arī fantastiski viesi, kas mums vai nu uzspridzina smadzenes. Es domāju, šodien mums uzspridzinās smadzeni, labā nozīmē, protams. Un mērķis šīm vieslekcijām ir paskatīties uz pasauli nedaudz savādāk, nevis no saviem būriem. To mēs darām arī Enerģijas klubā, kāpjam ārā no saviem būriem un skatāmies, kā vēl var būt savādāk, ko es vēl šajā dzīvē varu vieglāk, foršāk saskatīt un izdarīt. Un šodienas mūsu viese, ļoti patīk šī tēma, ko mēs šodien apskatīsim, sava biznesa izveida un piķa pelnīšana. Tūlītā Sandra arī pastāstīs, bet kāpēc mēs uzaicinājām Sandru? Tāpēc, ka dažkārt ir vienkārši nepieciešams pabūt konkrētu cilvēku enerģētiskajā laukā, lai tevī kaut kas arī nošiftotos. Nu jā, mēs tagad tādu nedaudz ezotēriski parunāsim par to. Lai ieraudzītu kaut ko iespējams mums, tā kā pašiem ieraudzīt negribās, kaut kādu tādu sāpīgo punktiņu no sevis izvilktot kāds no mums un paskatītos uz to, kā uz plaukstas. Un man liekas, ka Sandra mums šodien tieši tā arī palīdzēs kaut ko no sevis izvilkt un paskatīties tam sejā, acīs tieši. Es domāju, ka Sandra šeit ir atvedusi ļoti daudz cilvēkus no saviem sekotājiem, kas arī nav klubā. Es esmu pateicīga jums, ka jūs atnācāt un esat šajā mūsu tikšanās. Jūs droši slēdziet iekšā kameras. Šis ieraksts tiks nosūtīts dāmām, kas šeit nav, bet kas ir vēlējušās dabūt šo ierakstu, un mūsu kluba ietvaros. Nekur citur šis ieraksts mums nerotēs, nebūs. Nu ko, esam gatavas? Visas ir ērti iekārtojušies, Elīna pat mašīnā ar kladīti, tā ir sagatavošanās procesam, tas ir fantastiski. Sandra, mikrofons tev, un laižam. Čau, paldies, tu mani ļoti skaļi pieteici. Vispār, kad Dairis prasīja, kas tas man par Zoomu, tad es teicu, ka pie tevis, un viņa jautājums vienmēr ir tās skaistās acis, jā? Tāds, jā. Tieši tur, tieši pie tās kaķis. Jā, vispār ļoti interesanti. Man ir ļoti interesanti būt šeit, un paldies par iespēju arī tava kluba ietvaros padalīties ar savu pieredzi. Man ir ļoti liels prieks ar to dalīties, jo man ir diezgan daudz jautājumu, uz kuriem es varēšu atbildēt. Līdz ar to mans iespringums ir -500, tad, kad ir kaut kādi jautājumi, un man nav jāizdomā pašai, jāizzīž no pirksta, ko tieši cilvēki vēlas dzirdēt, un kas tieši šobrīd kādam ir vajadzīgs. Tas man ļoti atvieglo dzīvi, tāpēc arī pārējiem tā visa saruna būs strukturētāka. Un ja nu tavā klubā ir kāds, kurš mani nepazīst un nezina, kas es esmu, tad mani sauc Sandra, un nu jau 4 gadus mana pamata nodarbošanās ir astroloģija. Mans backgrounds iepriekš ir jurisprudencē. Esmu strādājusi kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem un esmu redzējusi, kā strādā ļoti plaši domājoši cilvēki. Es esmu strādājusi ar daudz uzņēmējiem, ar tiem pašiem juristiem, kas ir partneri advokātu birojos, un tie ir cilvēki, kuri domā ļoti interesanti un ļoti plaši. Nevelti viņi ir izveidojuši tādas, es teiktu, impērijas sava veida, kādas viņi ir izveidojuši, un nevelti viņi ir tur, kur viņi ir. Jā, tā arī bija brīnišķīga pieredze, un bez tās pieredzes iespējams man būtu sarežģīti saprast, kā vispār veidojas uzņēmējdarbība. Man būtu noteikti ļoti daudz dažādu stereotipu, bet paši pirmie tādi cilvēki, kas man ielika to pamatu, protams, bija mani vecāki, jo, lai gan es nenosauktu to par tādu biznesu, viņiem bija uzņēmējdarbība, tas ir turisma sfērā.
Un tad, kad es augu, tas viss attīstījās. Nu, respektīvi, man bija kaut kādi, laikam, 6 gadi, varbūt mazāk nedaudz, kad viņi sāka būvēt šo te biznesu. Un tad, kad man bija jau kaut kādi tur 17, viņi šķīrās, un tad tas viss gāja pa pieskari. Līdz ar to esmu redzējusi, kā bizness var veiksmīgi uzplaukt. Es esmu redzējusi, kas var kalpot par iemeslu viņa tādai degradācijai un norietam. Un paldies viņiem par šo pieredzi, jo man ir iespēja šīs kļūdas nepieļaut savā dzīvē un savā biznesā. Ko es nezinu, vai es varu tā nosaukt par biznesu, jo man gan ir forša komanda, un tas, ko es daru, jau ir diezgan tāds apjomīgs, bet bez manis tas nestrādās. Nu, līdz ar to, vai tas ir bizness tādā klasiskā izpratnē, noteikti nē, bet vai es ar to lepojos, noteikti jā. Jo es esmu ļoti priecīga par to, ko es izveidoju. Ap citu, es ceru, ka jums nav nekādi fona trokšņi, nav, ne? Tad labi. Un, jā, te no es esmu šodien. Mans backgrounds jurisprudencē, backgrounds turismā ir ļoti, ļoti liels. Nu, tātad, ja tā kopā paskaita, tad turisma biznesā es pavadīju vismaz 10 gadus, jo es ļoti aktīvi iesaistījos visā, ko darīja vecāki. Un, nu, pa lielam, ja man būtu varianti, varbūt es neiesaistītos, nezinu, bet man tādu nebija. Izvēles man nebija, līdz ar to visu to virtuvi es ļoti labi zināju no iekšas un zinu vēl joprojām. Ļoti labi saprotu, kā tas strādā, jo to var pārcelt pilnīgi uz jebkuru tātad turismu virzienu un saprast, kā tas darbojas. Tad mans laiks, ko es pavadīju advokātu birojos, kopumā bija aptuveni 5 gadi, un tur es pabiju gan kā uzņēmumu pārstāvis tiesā, gan gatavoju tonnas ar dokumentiem, gan palīdzēju uzņēmumiem veiksmīgi tikt galā ar kaut kādām situācijām, asām, sasāpējušām, traucējošām, vai arī vienkārši sakārtot viņu iekšējos procesus. Arī to es esmu redzējusi. Tā kā šī formālā puse man bija daudz maz pazīstama. Un tagad, nu jau 4 gadus, es ļoti labi zinu un redzu, kā ir kaut ko darīt pašai, un kā ir to visu būvēt pa lielam no nulītes. Jo es biju redzējusi turisma biznesu, es biju redzējusi advokātu biroja iekšķiņas. Starp citu, es vispār kaut kad biju domājusi, ka es taisīšu savu biroju. Es arī universitātē apzināti ņēmu papildu kursu, kas bija tieši advokātu biroja izveide, un aktīvi darbojos. Man bija savs biznesa plāns, jo arī tur es vienmēr kaut kā skatījos, ka es tāpat kaut ko darīšu savu. Man ne īpaši uzrunāja strādāt pie kāda, vai ja man vajadzētu, es to noteikti varētu darīt. Un man ir, starp citu, mans backup plāns. Un ja kāds šobrīd ir kaut kāda savas uzņēmējdarbības sākumā, vai jūs tikai plānojat to darīt, tad savs backup plāns ir ļoti svarīgs elements, jo tas man palīdzēja vienkārši darīt to, ko es gribu darīt. Jo ļoti traucē tā doma, ka es ne par ko nekādu neiešu strādāt algotu darbu. Tas ir briesmīgi, tas vispār nav priekš manis. Tas ir kaut kas, fuj. Un tad visdrīzāk, ka dzīve piespiedīs jūs aiziet pastrādāt to algotu darbu. Tad, vienkārši, lai parādītu, ka nav nemaz tik briesmīgi, lai paplašinātu perspektīvu un redzesloku. Savukārt, ja mēs pieļaujam to kā variantu, jā, ja man neizdosies, es iešu strādāt algotu darbu. Un es atceros vēl šodien, kā es jau biju izdomājusi, ka mēs toreiz Latgalē vienkārši dzīvojam ar Dairi, kad es to visu sāku, un es jau biju izschēmojusi tā, ka, ja man nesanāks nekas, es iešu strādāt uz kaut kādu kafejnīcu vai viršiem, kur Latgalē nav ļoti daudz cilvēku, tur ir tādās vietās ir daudz laika, ka tu viens pats esi. Un es varēšu no turienes turpināt attīstīties, mācīties, būvēt to, ko es gribu, ja man nesanāks tagad, tajā laika posmā, ko es biju sev atvēlējusi. Man nenācās to darīt, bet man bija šāds variants, un es viņu izskatīju kā pilnīgu normu. Es to neredzēju kā kaut ko tur tagad pazeminošu, kā ar mani kaut kas nav kārtībā, ja man ir jāizmanto šis variants B. Vienkārši, tas ir daļa no procesa, un man kaut kas neizdevās. Meklēšu veidus, kā es varu paēst un nodrošināt savas vajadzības. Un paralēli tam es turpināšu attīstīties, un es turpināšu darīt to, kas man reāli patīk. Man vienmēr ir bijis ok, ka ir kaut kādas lietas,
kuras varbūt man šobrīd ne ļoti patīk, bet es zinu, ka man to vajag vienkārši tāpēc, ka es neesmu dievišķa būtne, kurai viss ir iedots tāpat, un tagad esmu parasts cilvēks, kuram arī ir jāpelna nauda, lai es varētu dzīvot, kurai jāmaksā rēķini, kurai jāmaksā par ēdienu veikalā vai kafejnīcā vai vienalga kur. Un tagad esmu tieši tāds pats cilvēks, un es to ļoti, ļoti akceptēju. Tālūk, nu, tā kā šī laikam ir viens no maniem starta punktiem. Es vēl atceros, ka tad, kad es jau biju sākusi, tad es pie Katrīnas Cīrules gāju tādu projektu 7 dienu. Es jau neatceros, kā viņš saucās, bet bija ritīgi foršs, un tur arī vajadzēja rakstīt to. Tur gan bija nevis backup plāns, bet Katrīna var mani palabot. Vajadzēja sarakstīt, ko tu vari darīt. Reāli, kas ir tās lietas, ko tu vari darīt? Un tur arī vajadzēja kaut kādas 20 rakstīt, un es arī sarakstīju tos 20. Un arī tur man bija tāds, ja vajadzēs, es darīšu jebkuru no tām. Jo man šķiet, ka tas daudziem, cik es esmu dzirdējusi savā lokā un redzējusi, tad ļoti daudziem ir tas algotais darbs, šies, es to negribu darīt. Un ka vairāk tad tā sava lieta ir tāda tāpēc, ka es negribu darīt to algoto darbu, nevis tāpēc, ka es no sirds gribu darīt to, ko es šeit tagad mēģinu darīt. Un tā arī kādam var kalpot par atslēgu tam, lai viss tiešām izdodas. Tālūk. Tad otra lieta, ar ko es gribu padalīties, pirms es sāku pārēju pie jūsu jautājumiem, ar kaut ko varbūt ne ļoti iedvesmojošu, bet tādu, kas noteikti atgriež realitātē. Ne viss ir pūkaini, rožaini, brīnumaini, perfekti, jo tad, kad es sāku, šī ir konfidenciāla informācija, starp tikai starp mums. Pirmkārt, tad, kad es sāku, kas bija pirms 4 gadiem, 3 gadi ir laiks, kad iestājas noilgums, tāpēc jums pastāstīšu. Tad, kad es tikko sāku, es jau advokātu birojā strādāju kā pašnodarbinātais, bet tad, kad es sāku konsultēt, es pat nerakstīju savā profilā, ka es konsultēju, tāpēc, ka vienkārši es nesapratu, kā tieši es pati varu menedžēt savus nodokļus, kā es pati varu menedžēt visus savus ienākošās summas, un es atceros, kā šodien to stresu, ka tu vienkārši, ka tu nezini, varbūt tavs klients ir viddarbinieks, kurš atnācos pārbaudi, un visu laiku tās bailītes mazās, bet es dzīvoju visu laiku tādās kā krustcelēs, kur es nevaru vēl to sakārtot, es nesaprotu, vai vispār es to darīšu tālāk, vai es vispār konsultēšu, vai vispār es kaut ko pelnīšu ar šito, kā es varu zināt, un tad tā otra puse, kas saka, Sandra, bet visam ir jābūt pareizi, tevi atnāks un atpizdīs policija. Un es atvičēju jums, tās bailes no kaut kādiem tiesību sargājošiem orgāniem ir man vienkārši bērnu dārzā ieliktas, jo mums tur visu laiku ar policiju draudēja. Un es vienmēr biju tā, kura, pat ja es nebiju sadarījusi tos sūdus, es vienmēr pateicu, ka tā biju es, tikai tāpēc, lai neviens policiju nesauc, lai jūs saprotat tās manas bailes. Bet es tāpat sāku, un es tāpat darīju, un ja pavisam 100% atklāti, es nemaz neiesaku darīt citādāk. Respektīvi, es domāju, ka ja es būtu uztaisījusi mājaslapu, visu kārtīgi piereģistrējusi vispirms, sakārtojusi visas formālās lietas, un tad tāds, davai, nāciet tagad pie manis, es jūs konsultēšu, visdrīzāk es būtu konkrēti aplauzusies, un es diezgan daudz būtu arī iztērējusi resursu pilnīgi pa tukšo. Jo, jā, varbūt tas nav super perfekts ceļš, un ir cilvēki, kuriem tas nedara. Piemēram, jūs pastīsieties savu natālo karti, un jums tur ir otrā māja mežā, Zīveles Saturns kaut kāds otrajā mājā, tad jums vēlams uzreiz formāli visu sakārtot. Bet arī vispirms iziet to testa ceļu. Kā es to darīju? Man bija mani 20 eksperimentālie klienti, kuri man vēl atnāca tad, kad man nebija nemaz tā Instagrama, kuru jūs šodien redzat daudzas no jums. Un tie 20 eksperimentālie cilvēki, viņi man parādīja, ka tas, ko es daru,
ir kaut kas nozīmīgs un jēdzīgs ne tikai man. Nu, respektīvi, man vajadzēja pārbaudīt, ka tas, ko es daru, ir vajadzīgs ne tikai man, ka tam ir pieprasījums. Un mums, protams, gribas domāt, ka, ja es daru foršas lietas, pie manis viss tāpat atnāks. Nevienmēr, jo mēs dzīvojam tomēr pasaulē, kurā tirgū dominē pieprasījums un piedāvājums. Ja ir pieprasījums, vajadzīgs piedāvājums, un mēs varam radīt piedāvājumu un tad cilvēkiem parādīt, ka viņiem to vajag, bet pizdzēts kādu vajag mārketingu. Tad, ja jūs esat gatavas ieguldīties mārketingā, ļoti labi. Ja jūs neesat gatavas to darīt, tad vispirms vajag pārbaudīt, vai reāli ir pieprasījums tirgū. Kad es sāku, es nebiju gatava ieguldīties mārketingā. Man nebija ne tādu zināšanu, ne tādu līdzekļu, lai to darītu. Respektīvi, man vajadzēja pārbaudīt, vai tas, ko es darīšu, strādās. Vai tas, ko es darīšu, vispār ir vajadzīgs kādam. Un tad bija mani tie 20 eksperimentālie klienti, pēc tam es sāku konsultēt. Vienkārši nevienam nestāstot, man rakstīja cilvēki un prasīja, un tad es teicu, labi, nāciet. Nāciet, es jūs pakonsultēšu. Un tad, kad es redzēju pēc kaut kādiem 3 mēnešiem, ka tas pieprasījums ir, es jau biju arī aizgājusi prom no darba uz to. Tagad tas viss paralēli notika. Tur bija pilnīgs hauss, bet tas viss notika paralēli. Un es jau biju aizgājusi no darba. Un tad tikai es pieregistrēju savu saimniecisko darbību, un tikai tad es reāli sāku visu darīt formāli, korekti. Kaut kur tāpat nevienmēr tas tā bija, jo kaut kur kāds samaksā tev skaidrā naudā, kaut kur vēl kaut ko. Es nečakarējos un nepiselējos ar nekādām tur tām kvīšu grāmatiņām. Tas liekas ļoti briesmīgi, ka, ja kāds grib visu formāli, es varu izrakstīt rēķinu. Šobrīd vairs, protams, tas tā nav, jo viss notiek caur SIA, un tas viss notiek tikai un vienīgi manas saimnieciskās darbības ietvaros. Bet kaut kā tā nebija. Kaut kā tā nebija, un es uzskatu, ka tas ir pilnīgi normāls starts, ka tu notestē vispār pieprasījumu pēc tā, ko tu dari. Forši ir, ja tas neieilgst, jo tas rada ļoti lielu stresu. Tas jebkuram cilvēkam, varbūt kādam mazāk, kādam vairāk, bet jebkuram cilvēkam tas, ka tu zini, ka kaut ko tu dari ne tā, tas rada ļoti lielu stresu. Tāpēc labāk visu sakārtot tajā brīdī, kad mēs redzam, ka tam, ko es daru, ir pieprasījums, man vismaz grāmatvedis atmaksāsies, un es varēšu nopirkt sev ēst. Tad jā. Tas ir mans personīgais viedoklis un mana personīgā pieredze. Es neesmu finanšu konsultants, es neesmu grāmatvedis, un vispār Dairis teiktu, ka tad, kad Dieviņš dalīja finanšu pratību, viņš man ne to labāko iedalīja. Bet tad, kad viņš dalīja spēju nopelnīt, viņš man ļoti labi kaut ko iedalīja. Tagad to es māku. Finanšu pratība nav mana stiprā puse. Vēl joprojām, tāpēc man ir grāmatvede, tāpēc man ir Dairis, kurš palīdz man bieži vien saprast reālo situāciju. Tālu. Tu to nezini, bet es to vēlos tagad padalīties, ka tu biji mans pirmais, nevis pat ne tu klients, tu nopirki sesijas, atceries, tas bija pirms 2 kaut cik gadiem. Yeah. Un tajā laikā es vēl nebiju piereģistrējusies oficiāli. Es vēl tā taustījos, un es tā, Sandrai, ja prasa invoice, un man bija tāds pizdzēts tagad, reāli šī tā sajūta, ka tagad es nedrīkstu. Es aizgāju vienkārši tajā dienā un izdarīju to darbu. Es piereģistrējos, lai varētu Sandrai Reščenko uzrakstīt invoice, rēķinu, un tur arī sākās. Jo es arī tā minstināju, skatījos, vai ne, un pēc tam atnāk Sandra. Es tā, labi, tā ir zīme, ka man ir laikam viss jāsāk oficiāli darīt, tā kā paldies tev. Lūdzu. Jo tad, kad mēs gribam izaugt, tad gan ir jāsakārto viss formāli. Nav fakts, ka jums katrs darījums notiks perfekti formāli, bet lielākā daļa no darījumiem notiks. Un ir būtiski, lai tas ir sakārtots, un ja jūs redzat, ka pēc jūsu produkta pakalpojuma ir pieprasījums, tad aiziet sakārtot, tas noņems stresa līmeni, un pie jums nāks lielāki klienti, kuri vairāk maksā, jo, piemēram, man šobrīd ir daudz izdevīgāk samaksāt rēķinu, pat ja viņam klāt ir pierēķināts nodoklis, nekā maksāt tur skaidrā naudā vai arī maksāt vienkārši tāpat. Man ļoti nepatīk to darīt, tikai es to daru, piemēram, kad es pērku mācības Krievijā,
neviens man neizrakstīs tur rēķinu, tāpēc, ka es nevaru samaksāt uz viņu banku. Bet visādi citādi, tā kā Latvijā, ja man ir opcija samaksāt ar rēķinu, es maksāju ar rēķinu. Un, ja jūs gribat, lai pie jums nāk klienti, kas ir ļoti maksātspējīgi, tad formalitātes ir jāsakārto noteikti. Nu, sevišķi, ja jūs, piemēram, gribat strādāt ar uzņēmumiem, vadīt kaut kādas meistarklases iespējams uzņēmumiem. Ja pat ir tāda doma, pat ja nav neviens aicinājis, bet jums ir tā kā ok, ja var, nu, tā kā klientu plūsma kaut kāda ir, un jums ir doma, ka tā kā izaugt lielākiem, tad obligāti ir jāpierīstrēs savu saimnieciskā darbība, jāatrod savu grāmatvedis. Ja jums ir iebis tāpat kā man ar visu to ņemties, atrodiet vienkārši cilvēku, kurš jūsu vietā to darīs, kuram jūs varat uzticēties. Jo šobrīd mūsu grāmatvede, mēs jau esam vienojušies, ka viņi arī patstāvīgi iet manā internetbankā, dabū visus izrakstus, respektīvi, ka man tur vispār nav jājaucas, jo man ir iebis to darīt. Tagad no sirds ir iebis to darīt. Ja jūs, šī ir vēl viena fuck up pieredzes, ar kuru arī es padalīšos, jo tad, kad es sāku, es visu rakstīju sev notos, un, piemēram, tur ir klients, un es pierakstu un ievelku ķeksīti, kad viņš ir samaksājis. Un tad vienā brīdī es vienkārši nepamanīju, ka klientu palika daudz. Man uzradās kopiena, izveidoju šo kopienu, tur katru mēnesi bija maksājumi. Respektīvi, tie maksājumi palika daudz. Tad es izveidoju pirmās apmācības, vēl telegramā tikai taisīju. Tur arī ir vēl cilvēki, kas mācās. Un man pietrūka laika, un es atmetu tiem notesiem un vienkārši nesekoju līdzi. Un tad Dairis pievienojās man palīdzēt, un pirmā lieta, ko viņš izdarīja, viņš vienkārši uztaisīja Exceli ar visiem cilvēkiem, visiem maksājumiem, visu nočakot, un tad... Kāpēc viņš to izdarīja? Tāpēc, ka ienāca kaut kāds maksājums, un Dairis man prasa, kas tas ir par maksājumu. Un tur kaut kādi 300 eiro ienāca. No kā tas ir, tur nav norādīts. Es skatos. Es nezinu. Man nav nejausmas, jo es tajā brīdī neko nepārdevu. Bet bija kāda meitene, kura vienkārši bija aizmirsusi, un viņa vēlāk samaksāja kaut kādu maksājumu par kaut kādām apmācībām, kas bija pirms tam. Un tad, Dairis teica, ka tas nav ok, tā nevar darīt. Un es pilnīgi piekrītu, tas nav ok, un tā nevar darīt. Tā nevar uzbūvēt veiksmīgu uzņēmējdarbību. Tur ir jābūt sistēmai. Un tieši šogad es tam visam esmu pieķērusies. Es arī pieregistrēju SIA, kad man bija puncītī, vienkārši, lai noņemtu sev ļoti daudz stresa un nodotu visas šīs brīnišķīgās funkcijas savai grāmatvedei. Jā, tā arī nav laba pieeja, slikta stratēģija, notos kaut ko rakstīt. Ir jābūt sistēmai, jums ir tam cilvēkam, kurš jums nesamaksā, pat ja viņš vienkārši ir aizmirsis, viņam arī ir hujova no tā, ka viņš jums nesamaksā, tāpēc, ka tāpat viņš kaut kur samaksās, kaut kur viņam saslims kaķis. Nezinu, kāpēc mēs novēlam cilvēkam šādu rezultātu, ja mēs varam vienkārši viņam uzrakstīt, hei, halo, tu nesi samaksājis par to, ko tu tur patērēji, nopirki vai whatever. Un kopš tā laika vispār pārsvarā es strādāju ar priekšapmaksu kursiem, kur ir dalītie maksājumi ir mazliet savādāk, bet, ja tas ir kaut kāds produkts vai konsultācija, tam vienmēr ir priekšapmaksa, un mums jau ir sistēma, kurā notiek maksājumi, kursu platformas. Tur ir ļoti, ļoti sakārtots, bet viena es to noteikti neizdarītu, tāpēc svarīgākā investīcija vispār ir palīgos. Man personīgi tas ir pierādījies kā ļoti efektīvs pasākums. Labi, tas par maniem faktiem. Un tas, ka es sāku šobrīd vienkārši es arī esmu tādā posmā, kur es ļoti daudz tērēju, respektīvi man ir milzīgi izdevumi, priekš manis milzīgi. Tie ir daudzi tūkstoši, kas iet vienkārši biznesā. Tie ir rēķini par telpām, maniem asistentiem rēķini, visādiem pasākumu vietām un visam. Tie ir ļoti lieli rēķini, kurus es maksāju, un brīžiem ir sajūta, ka es maksāju visu katru dienu, un tad man ir personības krīze. Es atcēlu apmācības, kas bija mans pamata ienākumu avots, un es vienkārši nokenceloju visu. Un šobrīd
ir tāda rītīgākā turbulence man iekšēji, jo es redzu, ka man ir ļoti daudz izdevumu, kas ir vienkārši tā notiek, tad, kad tu audzē savu uzņēmējdarbību un tev ir palīgi, tev ir cilvēki, kuriem tev ir jāmaksā, un tev ir rēķini, kuri tev ir jānosedz, neatkarīgi no tā, vai tu pelni vai tu nepelni. Un tas ir tas, ar ko ir jārēķinās. Tā kā, ja jūs gribat izaugt lielāki, tad tā ir tā lieta, ar ko jārēķinās. Un tad, kad mēs strādājam vieni paši, ir ļoti ok, ka tu vari sev daudz ko forši atļauties, un tu rēķinies tikai ar sevi. Tajā brīdī, kad tu gribi izaugt liels, tu nevari to izdarīt bez citiem cilvēkiem pa lielam. Ir gadījumi, kad var, tie ir izņēmuma gadījumi, bet es neesmu šis gadījums, tāpēc es jums nevaru izstāstīt. Tad, kad tu sāc piesaistīt citus cilvēkus, tu saproti, ka viss, ko tu nopelni, nav tavs vairāk. Un tas arī ir kaut kas, kas savai smadzenei ir jānormalizē, jo to ļoti negribas normalizēt. Tikai ticiet man, ļoti negribas normalizēt. Jo, kad tu esi pieradis, ka viss, ko tu nopelni, ir tavs, tas paliek tev, tu vari par to ceļot, tu vari par to pirkt sev mantas, tu vari to sev novirzīt iekrājumos, un pēkšņi tā vairs nav. Un vienā brīdī par prioritāti vispār esi nevis tu, bet cilvēki, kam tev ir jāsamaksā, tāpēc, ka tu ar viņiem strādā. Tā kā, tas ir tāds neliels blakus efekts, un visas tādas, piemēram, ja es strādātu viena, atļauties personības krīzi un tajā sēdēt pusgadu mierīgi. Tad, kad tev ir komanda ar cilvēkiem un ir cilvēki, kuru ienākumi ir atkarīgi no tevis, tad atļauties pabūt personības krīzē, kroči grūti. Diezgan maz laika tam var veltīt. Protams, ka visu var izbeigt un tā, bet, ja gribas turpināt, tad jā, šīs personības krīzes ir jārisina operatīvi. Un tad, kad mēs esam šādos apstākļos, tad tur 100 gadus gaidīt, kad tev paliks labāk, vai arī kaut ko tur taustīties, ir vienkārši, tas nav variants. Tas nav variants. Tāpēc, tā... Krač. Tas ir, ja gribas būvēt kaut ko lielāku, tas vienkārši tā nav opcija. Tāpēc ir jādomā laicīgi par to, kā mēs menedžēsim savu psihisko veselību. Astroloģija visiem palīgā, lai vienkārši saprastu, kas ir kas un kas šobrīd notiek, kāpēc tā notiek, un visi pārējie instrumenti welcome. Tāpēc, ka šādos brīžos tev vienkārši ir 100% jāieslēdzas dzīvei un jāpieslēdzas vienkārši problēmu risināšanai un strateģiskai kaut kādai strateģiska plāna būvēšanai, kā no tās situācijas iet ārā. Tālūk, tas ir tā fun fact. Ne viss vienmēr ir rožaini, un ir šādi punkti, kur tu vienkārši redzi, kā nauda kontā deg, un tu saproti, ka tev vajadzēja šo atelpas brīdi, un tev vēl joprojām vajag šo atelpas brīdi, bet paralēli tev vēl joprojām ir 100 atbildības. Tālūk, tāpēc es uzskatu, ka uzņēmējdarbība nav domāta visiem, un algots darbs tiek ļoti veltīgi demonizēts. Tālūk, labi. Mums ir tāds foršs tiltiņš tagad uz jautājumiem, jo Katrīna jautā par to, kas tagad notiek tavā uzņēmējdarbībā, ienākumos, kad saskaries ar personības krīzi. Jo no krīzes neviens neesam pasargāti, un ir saskarties ar to, kā ar to tiec galā, kādu termiņu dot savai krīzē. Man tagad krīze būs 24 pastāv. Jā, forši pāriesim. Tad jautājumiem es arī tad tālāk atbildēšu uz tiem, kas jau ir sagatavoti, bet es sākšu ar Katrīnas, jo tas vienkārši ir aktuāli, es jau tēmu uzsāku. Kas tieši tagad notiek, manā kontā ir līdzekļi, no kuriem es maksāju rēķinus, un tad, kad es vispār kaut ko skatos un plānoju kaut kādas finanses, man ir svarīgi, lai es zinu, ka es točna 2 mēnešus varu neko nedarīt. Un arī, kad mēs Agati plānojām arī toreiz, kad viņa piedzima, es teorētiski varēju 2 mēnešus arī neko nedarīt, bet es izdomāju, ka es skeilošu savu uzņēmējdarbību un attiecīgi skeilošu arī savus izdevumus diezgan konkrēti. Un tad, kad es saskaros ar personības krīzi, vienkārši manos ienākumos lietas apstājas. Ne visiem tā ir.
jo šeit es nevaru atrast nevienu citu izskaidrojumu kā tikai un vienīgi natālā karte un astroloģija, tāpēc, ka no turienes man ir ļoti labi skaidrs, ka ja es pati neko nedaru un ja es pati neesmu regulāri klātesoša savā nodarbošanās savā uzņēmējdarbībā, mani ienākumi arī nenotiek. Respektīvi, es neesmu tas gadījums, kurš var turēt profila bio linku uz kaut kādu tur produktu un man viņu tur regulāri pirks un man vienkārši tur pilna naudiņa iekšā kontā vai nauda. Es neesmu tas gadījums. Man ir jābūt klātesošai savā uzņēmējdarbībā, man ir jābūt skaidrai schēmai, ko tieši es daru, ar ko tieši es pelnu. Man par to ir jārunā visu laiku, pastāvīgi, regulāri. Un tad, kad es visu laiku runāju par saules iedegšanas mehānismiem, rādīju apmācību procesu un dalījos ar to, tie ir mani pamata ienākumu avoti. Un es visu laiku biju stabila. Tad es nokenceloju visus infoproduktus, tagad es nokenceloju mācības. Un, tas nozīmē, ka manai ienākumu plūsmai šobrīd ir tieši 0 šajā brīdī. Un es dzīvoju no tā, ko es vienkārši esmu uzģenerējusi pirms tam. Tas nav ilgtermiņa variants. Šādi ar maniem šī brīža apgriezieniem es varu varbūt mēnešus 3. Un, ja es būtu viena kā cilvēks, noteikti ilgāk, daudz ilgāk, bet tā kā man ir ļoti daudz atbildību, es nevaru atļauties ilgāk šo savu personības krīzi, un respektīvi manai personības krīzē termiņš ir maksimums 3 mēneši. Es ceru, ka viņa neilgs tik ilgi. Kāpēc tā notika? Jo es daudz ko saliku savu plauktiņiem, un man ļoti bieži notiek tā, ka tas, kā es darīju līdz tam, man šodien vairs nepatīk. Vienkārši pirms tam tas bija tādās mazākās lietās, tad šobrīd tas ir ļoti lielās lietās, tas ļoti spēcīgi ietekmē manus ienākumus. Mēs neviens neesam pasargāti no krīzes, jā, un es risinu visdažādākajos veidos, un mans pamata veids ir vienkārši izzināt sevi līdz maksimumam tādos brīžos, kad man notiek kaut kāda dirsa finansēs galvā personīgi attiecībās jebkur. Mans galvenais rīks ir maksimāli sevi pētīt, maksimāli veltīt uzmanību tam, kas man patīk, ko es gribu darīt, eksperimentēt, darīt kaut kādas jaunas lietas. Šobrīd es plānoju, piemēram, braucienu uz Maskavu, es uz turieni lidoju piekdien. Man tas vispār nav izdevīgi finansiāli. Ļoti šis pasākums nebija ieplānots manā budžetā šī gada, kur vēl ar visām manām personības krīzēm, bet ja es to neizdarīšu, es vienkārši morāli nomiršu. Es vienkārši, tad priekš kam viss ir vajadzīgs. Ja es nedaru to, ko es tiešām gribu, es braucu mācīties uz turieni, uz meistarklasi. Jā, un es ņemu līdzi agati un auklīti, kas nozīmē, ka mums ir normāls ekstra izmaksas vēl. Tālūk, un tas ir veids, kā es tieku galā ar savu krīzi. Es sevi metu jaunos apstākļos, es skatos, ko es gribu darīt, ko es patiesībā gribu darīt. Es pētu tagad sevi no visām pusēm, tur astroloģija, hirumantija, cilvēka dizains, lai parādītu sev, Sandra, ka tu vari vēl šādas lietas, tev ir šāds potenciāls, tev ir šis iekšā, tas iekšā, un es to redzu vienkārši no visām sistēmām. Man tas veido lielāku spēju sev ticēt un ticēt tam, ka es tikšu ar visu galā. Jo šobrīd šajā punktā es nevaru tikt ar visu galā, tāpēc, ka es esmu tajā krīzes punktā, bet es vienkārši turpinu dzīvot un turpinu darīt to, kas mani piepilda un meklēt šīs te jaunos apliecinājumus tam, ka es esmu forša, ka man viss izdosies, ka man ir visas iespējas, lai man viss izdotos, un vienkārši tu pat turpināt ticēt sev, tāpēc, ka es zinu, kas man palīdz arī, kad es iedomājos, ka ir kaut kādi forši cilvēki, kuri, manuprāt, dara super foršas lietas, un es tagad iedomājos, ja viņi padotos, it would be so sad, tas būtu tik bēdīgi, un tas arī man radītu tādu ekstra bēdiņu un mani pietuvinātu tam brīdim, kur es padodos. Un tad es domāju, es arī tādam esmu tāds cilvēks, kāds skatās uz mani, un viņam tāds, ja Sandra padotos, būtu tik bēdīgi, un tas nav atkarīgs no tā, cik mēs esam kruti, cik mums kruta karte, cik mēs daudz pelnam. Jebkurš cilvēks, jebkurā brīdī var vienkārši padoties, tāpēc, ka mēs katru dienu daram šīs lietas, lai turētu savu galvu virs ūdens, justos labi un blabla. Respektīvi, mēs katrs jebkurā brīdī varam padoties, un cilvēks, kur jūs redzat spīdam, ja viņš šodien padosies, viņš nespīdēs.
Un tas demotivē pārējos darīt. Un, es dievinu cilvēkus, es dievinu komunicēt ar cilvēkiem. Tikai tiešām man tas sagādā prieku. Jūs jau zinat, es esmu teikusi daudzas no jums, ka es, piemēram, tajos pašos sociālajos tīklos Instagramā, es neesmu tur tāpēc, ka vajag. Es dievinu tur būt. Es dievinu veidot saturu, komunicēt, draudzēties, būt pienesums cilvēkiem. Vienkārši I love it. Un tad es iedomājos, ka mans iedvesmas avots pārstātu darīt to, ko viņš dara, man raudāt gribās. Un tad es domāju, ka ja es kādam arī esmu šis iedvesmas avots, un es pārstāju darīt, vienkārši padodos. Padoties ir ļoti viegli. Es tikšu galā, es taču tikšu galā, manai dzīvei pietiks, bet vai tas mani piepildīs, vai tiešām tas ir tas, kā es gribu, vai tiešām tas ir tas, kas mani iedvesmo, vai tiešām tas ir tas, kas man tur ceļ spārnos un rada kaifu no dzīves? Nē. Tāpēc es netaisos padoties. Tas man ļoti palīdz, ka es esmu arī šis iedvesmas avots kādam, un katra no jums ir iedvesmas avots kādam. Varbūt tie nav jūsu sekotāji, ja jūs pagaidām neesat sociālos tīklos, vai arī tie nav jūsu darbinieki, ja jūs pagaidām neesat uzņēmējs, bet varbūt tie ir jūsu bērni. Un viņi skatās, kā jūs nepadodaties katru dienu, un reāli raudāt gribas. Un viņi arī nepadosies, un viņi arī dzīvos savas labākās dzīves. Rekur tikko ienāca viens tur maziņš tāds. Jā. Tas, man tas ir vissvarīgākais. Jā, es ceru, Katrīna, ka es atbildēju uz tavu jautājumu par termiņu krīzēm maks 3 mēneši, ja visam tā racionāli pieejam par to. Man, starp citu, arī iepriekš, man ir bijusi tāda situācija, vienkārši toreiz es biju viena. Un man nebija neviena, par kuru es esmu atbildīga. Un toreiz tas vairāk bija tāds, arī tad, kad es sev dzīvokli pirku, arī tad, es nezināju, kā es tagad tālāk tikšu galā, jo man tas ir jāizdara, es nevaru to neizdarīt, bet, tas ir ļoti daudz priekš manis naudas. Uz to brīdi tas bija ļoti daudz priekš manis, bet es to izdarīju un viss kārtībā. Un arī man palīdz tas, ka es visu laiku riskēju un es redzu, jau šo 4 gadu garumā, es redzu, ka tajos brīžos, kad es esmu bijusi riktīgi tur pārstresojusies un kad viss ir gājis vienkārši pa pieskari un arī tās visas personības krīzes, kas man ir bijušas, es redzu, ka es vienmēr esmu izrullējusi no viņām un es izrullēšu arī no visām pārējām, kas nāks, jo viņas nāks. Tas ir bez variantiem. Ja gribas, lai krīzes nav, tad neko nevar iet. Reāli tas nav variants. Čau, kukulī! Labi, pāriesim tagad uz tiem jautājumiem, kurus uzdeva meitenes, lai es uz visu jums pagūstu forši atbildēt, jo Agata jums, protams, arī labprāt novadīs kādu lekciju un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Bet, varbūt jūs gribēsiet citā tēmā viņas viedokli. Kaut arī viņa jums varētu izstāstīt, ka bija viens jautājums, kā sevi attīstīt sociālajos tīklos, kā pašnodarbināto. Agata Vēderā piedalījās ļoti daudzos manos attīstības projektos. Viņai ir ļoti liela pieredze. Bet sāksim no augšas. Es nezinu, kādā secībā viņa tur pareizi bija, bet es sākšu tajā secībā, ko man Līva atsūtīja, kas būtu jāzina ikvienam uzsākot kaut ko jaunu. Mans personīgais viedoklis, ka ir jāzina kāda. Viss, kas ir reāli jāzina, ir kāda ir jūsu patiesā vēlme uzsākt to kaut ko jaunu. Tāpēc, ka ja jums reāli to gribās, jūs izrullēsiet visas situācijas, jūs izrullēsiet visas krīzes, jūs atradīsiet visas iespējas. Vai arī otrs variants, ja jums viss ir pilnīgi pieriebies, viss kā ir, arī tas ir labs starta punkts. Bet šeit, es tieši storytelu vakar taisīju par šo tēmu, ka man, piemēram, nestrādā tur tajos brīžos, kad viss ir dirsā mati, klausīties savā intuīcijā. Es viņu nedzirdu vienkārši. Un es neesmu tas cilvēks, kurš varbūt tā būtu apsēsties un sadzirdēt sevi. Man palīdz tas, ka man ir sistēmas, kuras es izmantoju, tā pati astroloģija man ir pamatā, un tad viss pārējais vēl papildus, kas nāk. Šobrīd arī rokas spētu, hiromantiju mācos, un tas man palīdz atgriezties savā kodolā, tas man palīdz sadzirdēt savu iekšējo balsi, nodalīt viņu no visiem trokšņiem fona, kas tur manā galvā notiek, un visiem ģeniālajiem risinājumiem, kā vienkārši beigt darīt lietas un nomierināties un atpūsties, un vispār priekš kam tas viss ir vajadzīgs, kāpēc
kāpēc tā jāčakarēs. Nodalīt tās balsis no manas personīgās, tāpēc tas ir mans veids, kā es vienmēr ķeros klāt, kad man ir daudz jauna, daudz nezināma, jo, ja jūs gribat sākt kaut ko jaunu, tas nozīmē, ka tur būs daudz nezināmā. Tur būs ļoti daudz nezināmā. Ko es neiesaku darīt ir, ja tas nav kaut kāds nopietns biznes, kur jūs nopietni ieguldaties, un tad jums noteikti ir vajadzīgs tur mentors, konsultants. Tā ir pilnīgi cita tēma. Tā nav mana tēma. Ja tas ir tā par kaut ko uzsākt pašam un pēc tam to audzēt, tas pie manis. Tādos gadījumos es neiesaku pētīt visu, kā ir citiem, skatīties, kādi ir potenciāli tur problēmu cēloņi, ar kādām neveiksmēm cilvēki saskaras, kādām stratēģijām viņi tur iet un darīt. Tāpēc, ka mans personīgais moto ir, es esmu ļoti daudz ko izdarījusi un daudz kur tikusi tikai tāpēc, ka es nezināju, ar kādām grūtībām es potenciāli varu saskarties. Respektīvi, tāpēc, ka es nezināju, kā tas ir, kā tas būs, es to izdarīju. Jo, ja es zinātu, es iespējams arī noteikti man nebūtu bērni. Piemēram, ja es zinātu, cik dzemdības ir sarežģītas. Jā, varbūt es arī izvēlētos nelaist pasaulē nevienu cilvēciņu. Tāpat arī ir ar projektiem un ar mūsu kaut kādiem jaunajiem sākumiem. Ja mēs zināsim, cik ļoti tas ir grūti, klausīsimies visos citos, cik tas ir grūti, cik tas ir neiespējami. Piemēram, es nezināju, ka ar astroloģiju nevar labi nopelnīt Latvijā. Es nezināju. Es nezināju, un tāpēc es to izdarīju. Un es tiešām iesaku, katram vienkārši neklausīties, ko tur citi stāsta, un neklausīties viņu pieredzēs, nepārņemt viņu pieredzes. Ja nu vienīgi, tas nav tas gadījums, kad jūs tiešām investējat lielas summas, uzsākat nopietnu biznesu, tur tur ir vajadzīgi analītiķi, tur ir vajadzīga statistika, tur ir vajadzīgi tur ir vajadzīgi cipari. Šādos gadījumos kāds visdrīzāk ir mums ar jums, nav vajadzīgi. Tas nav vajadzīgs, tas ir tikai liekas, tas tikai un vienīgi attālinās jūs no rezultātiem. Tās ir tās lietas, ko, manuprāt, ir obligāti jāņem vērā, kad jūs sākat kaut ko jaunu. Tad kā uzlikt savu cenu? Tikai un vienīgi eksperimentālā ceļā, mēģinot viņu uzlikt pēc astroloģijas natālajā kartē, mums ir veids, kā mēs varam paskatīties, vai cilvēkam ir izdevīgāk likt tur prēmijum cenas, vai viņam ir jābūt VIP segmentam, vai viņam ir jātaisa produkts priekš masām, kas ir lēts pieejams, bet tas ir kā izdevīgākais variants. Tas nekad nenozīmē, ka cilvēks, kuram jātaisa produkts priekš masām, nevar taisīt VIP produktu, ka viņam tas nesanāks un neies. Tā nav. Vienkārši viņam ir izdevīgi uztaisīt arī, ka viņa produktu līnijā ir kaut kas, kas ir ļoti daudziem pieejams. Tur nezinu, uztaisa kaut kādu PDF materiālu, kas tur maksā 8 eiro un tirgo viņu regulāri. Nekas tur nav jāiegulda, viņš ir pieejams daudziem, viņš ir vērtīgs, tā kā bezvērtīgu kuņu nevajag taisīt, bet, ja viņš ir vērtīgs, lūdzu, vienkārši ir jāsaprot, kas ir tas, ko jūs tur esat gatavi ielikt un cik daudz ir gatavība arī par to stāstīt. Visādi citādi es varu pastāstīt, kā es liku savu cenu. Varbūt jums tas būs vērtīgāk nekā kādas teorijas. Tad, kad es sāku, tikko es pieļāvu milzīgu kļūdu. Es uzliku cenu, ka cilvēki man var samaksāt no 25 līdz 50 eiro atkarībā no tā, cik vērtīga ir bijusi mana konsultācija. Lūdzu, nekad dzīvē to nedariet. Nekad. Jūs darat pāri sev. Pirmkārt, tas manī radīja ļoti daudz papildu pamatu apšaubīt sevi, jo tad, kad kāds samaksāja 25 eiro, es vienkārši 3 dienas domāju, kas ar mani nav kārtībā un ko es ne tā pateicu un kāpēc cilvēkam tik ļoti nepatika, ka viņš izvēlējās samaksāt 25 eiro. Un savukārt cilvēkam tas rada tādu, ko tieši, jo es nevaru nevienam akā ieskatīties, un varbūt kādam šobrīd tie 25 eiro ir maksimums, ko viņš var veltīt šādai konsultācijai, un tas viņam bija milzīga vērtība, bet, un tad viņš domā, ko es padomāšu par to, ko viņš tur samaksās, un cilvēkam atkal, ne cilvēkam labi, ne man labi, lūdzu, nekad tā nedariet. Un tad es, protams, ļoti ātri to sapratu, tās bija varbūt 4 konsultācijas, un es sapratu, ka šitais nebūs, ka tas ir briesmīgi, es toreiz nevarēju izdarīt secinājumu,
kāpēc tieši, bet es vienkārši jūtos hujova. Tad mana pirmā cena, ko es uzliku, bija 45 eiro. Man tas bija tajā brīdī, man likās, ka tas ir ok. Nu, man tas der, un man nebija ar ko salīdzināt. Es biju vienīgā tirgū tajā brīdī, vienīgā, kas kaut ko tādu darīja, ko es tur darīju ar savu dvēseles formulu, un man īsti nebija pie kā paskatīties, man nebija ar ko salīdzināt. Un arī tas, es jums atgādinu, es atbildēju, atcerieties to pirmo jautājumu, arī tas bija mans trumpis, tāpēc, ka es vienkārši gāju savu ceļu un neļāvu citiem maisīties viņā. Un pēc tam es sapratu, ka, man ir ļoti daudz klientu, kas nāk par šo ciparu, ka, ja es tā turpināšu, es varu nopelnīt X summu mēnesī, tas ir maksimums, un tas nav tas, ko es gribu. Un cilvēku nāk daudz, man jau tur pieraksts veidojās atkal kaut kādu tur mēnesi, divus uz priekšu, un tāds, tikai es tagad celšu cenas. Es pacēlu cenas uz, tur bija 60, 75 eiro, tur bija jau, man bija konsultāciju veidi vienkārši jau, un tad jau man likās, oh my gosh, cik dārgi. Tur gandrīz 2 reizes pacēlu cenu, tagad gan jau neviens nenāks, bet, vispār tas nebija tā, un nāca vēl vairāk cilvēku, kad es pacēlu to cenu, un tad man atkal pieraksts izveidojās 2 mēnešus uz priekšu. Toreiz vēl tas sakrita ar to, ka Kašers mani noreklamēja savos storijos, un vienkārši man gāzās tie, es neatceros, cik tie bija cilvēki, protams, šobrīd man neliktos daudz, bet toreiz man likās, ka man gāžas vienkārši virsū plūsmas ar cilvēkiem, un es tajā brīdī paņēmu savu pirmo asistenti, tā bija mana māsa Patricija, un viņa man palīdzēja strept ārā to visu putru, ar visiem sarunāt laikus, salikt kalendāru, un tad man bija tur par kodām 3-4 konsultācijām dienā katru dienu. Es atpūtos, tur biju kādos sestdienās, svētdienās, bet reāli katru dienu bija 3-4 konsultācijas dienā. Un tad es sapratu, ka tā nevar turpināt, un es uz kādiem 3 mēnešiem es pilnībā iztaisīju cietu pieteikšanos, tā kā neviens nevarēja pieteikties, un es sapratu, ka, laikam atkal cenu jāceļ, es nezinu, un tad es pacēlu cenu uz 200 ar kaut ko tur eiro, 250 laikam bija, un arī uz to cenu pie manis cilvēki nāca, un man bija normāls pieraksts, un viņš nebija tik intensīvs, loģiski, bet viņš bija normāls, tas arī nodrošināja daudzas manas vajadzības dzīvē, un tad Linda atceras, kad es pacēlu uz 250 un bija jāgaida 2 mēneši. Graģi bija normāls pieraksts, jo tāpēc bija jāgaida tiem cilvēkiem, tāpēc, ka mans iepriekšējais pieraksts vienkārši bija uz 1000 gadus uz priekšu kaut kāds, un tur bija reāli cilvēki, kuri vienkārši mums jau notiek tā konsultācija, un viņi tādi, es jau visu atrisināju. Tā kā nav nekāda perfektā varianta. Šis vienkārši ir manējais, un nav jābaidās to darīt, jāskatās atkal pēc pieprasījuma. Un vai es vienkārši gaidīju, ka tur cilvēki pie manis nāks? Nē, es par sevi visu laiku stāstīju par kādas lietas. Es katru dienu biju storijos, manuprāt, tur reāli nebija tādas dienas, ko es izlaidu. Tas ir tagad tikai pēdējā gada laikā, kopš Agata piedzima, ka es laižu ārā, tur pat nedēļu varu neko neielikt, bet kaut kad tā nebija, un man, ja godīgi, man patīk, man tas patīk, un patīk tur būt visu laiku. Tālūk, tad vienkārši tas bija kaut kāds 1,5 gads, kad es konsultēju ļoti, ļoti daudz, un tad es vienkārši no tā ļoti noguru. Es pārdegu, un es pēc tās 250 eiro, kas man bija likās, reāli tā ir forša cena konsultācijai, man viņa ir, manā prātā adekvāta tam, ko es varu iedot, un tad es vienkārši jutos slikti pēc konsultācijām, un tad es izdomāju, varbūt tas ir tāpēc, ka man jāpaceļ cena vēl, varbūt par mazu cenu. Es pacēlu uz 500 eiro, un arī uz tām konsultācijām pie manis nāca cilvēki, atkal, protams, mazāk, jo tas ir ļoti spēcīgs filtrs, bet es jutos slikti arī pēc tām konsultācijām, un es sapratu, ka es varu uzlikt 1000 eiro, es nejutīšos labāk. Un es vienkārši izdegu no konsultēšanas, un es pārgāju uz cita veida darbību. Es pa to
konsultēšanas pieredzi es sapratu, kas ir tās lietas, kuras es visu laiku atkārtoju. Es sapratu, ka es varu uztaisīt infoproduktu. Es sapratu, ka tas ir tas veids, kā man labāk patīk iedarboties ar cilvēkiem, jo man pašai patīk tieši infoproduktus lietot. Man patīk, kad man viņus kāds taisa. Un tad sākās mans ceļš ar saules iedegšanas mehānismiem. Tad sākās tādas mazās apmācības arī, kuras es taisīju tur par bērnu astroloģiju. Un tāds attiecību astroloģija, tādas maziņas, lai cilvēki var paši sevi pētīt, kur nevajag dziļas zināšanas, kuras varu izstāstīt, un viņš uzreiz var pastīties savā kartē, kur viņam tas ir. Tas bija riktīgi forši, un arī tas bija ļoti pieprasīts viss pasākums, un man bija daudz cilvēku tajos projektos. Un tas man atkal iedeva jaunu elpu, man riktīgi kaifīgi to bija darīt, un es to arī turpināju darīt. Un tad jau cenas jautājums bija pilnīgi atšķirīgs, jo man bija daudz projektu, dažādu vienlaicīgi tas notika, infoprodukti, un tur jau es sāku tās cenas likt. Tur infoproduktiem bija sākot laikam ar 80 vai 90 eiro, vispirms saules iedegšanas mehānismi bija, un ar katru pārdošanu es vienkārši to ciparu cēlu. Līdz es apstājos pie 125, kuram tagad klāt ir piegājis PVN, un sapratu, ka es vairāk negribu. Tie ir griezti šim produktam, un viņš ir vajadzīgs katram cilvēkam, un ja tagad viņa vērtība ir neizmērāma, bet ja es tagad celšu līdz debesīm to cenu, tad zūd vispār jēga tam, kāpēc es izveidoju to produktu. Ja viņš nav pieejams vairs cilvēkiem, kuriem viņš ir vajadzīgs reāli. Tālūk, tas ir par cenas likšanu. Katram ir savs ceļš, savs veids. Nevadieties pēc tā, kā dara citi, un eksperimentējiet un skatieties pēc pieprasījuma cilvēku. Ja reāli jums ir tur rindā cilvēki stāv 100 gadus, un celiet cenu. Negaidiet, ka viņi nepaliks mazāk, točno ne. Un ar rindā es nedomāju, ka jums tur ir 3 mēneši uz priekšu. Pat ja jums ir tiešām tur tas pieraksts tāds ļoti intensīvs, pamēģiniet vismaz nedaudz pacelt to ciparu, jo tas iedos lielāku vērtību cilvēkam arī, tāpēc, ka jums būs vairāk laika, kuru jūs varēsiet veltīt, lai atjaunotos, lai atjaunotu savu resursu, lai par sevi parūpētos, lai iedotu sev to labāko, tāpēc, ka cilvēki pērk to, kas jūs esat, nevis to, kas jums ir. Ceru, ka šitais nosēdās labi. Bet cilvēki pērk to, kas jūs esat, nevis to, kas jums ir. Tāpēc, ja jūs esat izsmelts, neatpūties, pārguris, vemt gribat no tā darba, ko jūs darat, tad tur kaut kas nav kārtībā. Tas nozīmē, ka vai nu cena ir par mazu, vai arī jūs darat ne to. Tā, tad es neesmu biznesa tipa cilvēks. Nākamais jautājums ir, tas ir kā apgalvojums, vai tas ir mīts vai patiesība. Ja es runāju kā cilvēks es noteikti teiktu mīts, kā astrologs es varu apgalvot, ka tā ir patiesība. Ir cilvēki, kuri psiholoģiski tam nav pielāgoti, viņiem tas nav vajadzīgs, un spiest no sevis ārā arī nav nepieciešams, un tādu cilvēku vienkārši ir maz. Viņi tiešām ir ļoti maz, procentuāli lielākoties cilvēkiem ļoti forši strādā freelance, ir arī salīdzinoši maz cilvēku, kuriem strādā biznesa tādā klasiskā izpratnē, kad es vienkārši kaut kādu ideju paņemu, es tur investēju vai arī atrodu investorus, un tas, ka ir, piemēram, ir biznesi, jūs pat nezināt, kas ir viņu īpašnieki. Un nevajag, tur visi lielie tīkli. Un tas ir biznesa klasiskā izpratnē. Tam arī ir jābūt rādītājiem natālajā kartē, lai cilvēkam tas būtu izdevīgi. Lielākajai daļai cilvēku ir izdevīgi tāds freelance tipa. Arī es esmu freelancera tips. Man nestrādātu, ka es tagad nebūtu redzama un vienkārši kaut kas tur manā vietā notiktu. Man ir jābūt klātesošai savā uzņēmē darbībā. Un arī šāds tips, tas nenozīmē, ka jums ir kaut kādi peļņas griesti. Ir, piemēram, sociālos tīklos visvieglākais ir coachi, piemēram, kuriem arī viņi ir tā kā freelanceri, vēl joprojām viņi ir tur, pēc visām izpausmēm pašnodarbinātie, pat tad, ja viņiem ir sijā. Piemēram, es arī pēc visām izpausmēm esmu pašnodarbinātais, vienkārši juridiskā forma ir sijā. Un viņi pelna ļoti lielus ciparus, tā kā miljonus. Par miljardiem nezinu, bet miljonus točno.
Tāpēc šeit nevajag tā spriest. Un arī algotā darbā cilvēks var būt daļa no uzņēmuma. Viņam, jūs varat papētīt, bet darbiniekam var piešķirt uzņēmuma akcijas. Tādā veidā startupi, piemēram, motivē savus darbiniekus vairāk ieguldīties viņu startupā, jo viņam ir lielāka motivācija. Tas nozīmē, ka ja šis startups augs viņa vērtība, augs manu akciju vērtība. Tāpēc nevajag sevi aprobežot ar visādiem šitiem, ka man jābūt biznesa tipa cilvēkam, lai daudz pelnītu. Tā nav. Tās ir divas dažādas lietas. Tālūk. Patiesība tā ir, bet ar daudz bet. Tālāk. Tad nākamais, man ir bail no neizdošanās, kā to pārvarēt. Es jau stāstīju par manu personīgo pieeju, ka es sevi vienkārši pētu, es sev parādu, ka es esmu spējīga uz šito, just do it, baby. Es ļoti bieži ar sevi runāju, ka vakar pirms gāju gulēt, es sevi glaudīju un teicu, Sandriņ, viss ir labi, viss ir kārtībā, tur viss tiec galā. Es mēdzu sevi vienkārši samīļot un pateikt, ka es esmu forša, ka ar mani viss ir forši, es ar visu tieku galā, ka viss ir kārtībā, viss šobrīd ir kārtībā, atgriežu sevi šeit un tagad, bet es sevi visu laiku pētu un izzinu. Jā, tā ir mana atslēga, jo man nav nekāda Uber intuīcija, ka es nevaru ar to izcelties, es nevaru izcelties ar to, ka es varu apsēsties un pie manis atnāk vienkārši tur vīzija par to, kādu projektu man uzbūvēt, vai arī kādu tur, kā par sevi domāt vislabākās domas pasaulē. Nē, man tam visam palīdz tieši šie instrumenti, astroloģija pamatā, un tad viss pārējais, ko es papildu vēl pētu, arī tas man dod ļoti daudz. Tie ir mani kruķi. Jā. Un tie ir kruķi, ko es varu ieteikt katram, jo es ticu, ka, ja šādi jautājumi rodas, tad jūs esat līdzīgi man, un arī jums ir vajadzīgi kaut kādi kruķi, kuri varbūt kādreiz nebūs vajadzīgi. Es ticu, ka vienā brīdī viņi kādam agrāk, kādam vēlāk vairs nav nepieciešami, bet ir tie punkti dzīvē, kad viņus ļoti vajag. Tālūk, kā man var palīdzēt astroloģija? Uz šodien žēl es nevaru atbildēt, jo man vajag konkrētu jautājumu, un tad man ir jāsaprot, varbūt, ja kāda tā meitene, kas to pajautāja šeit, tad var noprecizēt, bet astroloģija var palīdzēt vienkārši visdažādākajos veidos un visās iespējamajās tēmās saprast, kas es esmu, kādi ir mani talanti, līdz pat saprast, kā atrisināt savu akni. Ļoti daudz ir variāciju, kā astroloģija var palīdzēt. Es jau izstāstīju īstenībā daudzus piemērus, kā man viņa palīdz. Varbūt tas arī ir tas, ko gribējās dzirdēt. Tā arī ir atbilde. Tad ir jautājums, kā tu izaugi naudā, kādas stratēģijas izmanto. Par stratēģiju runājot, mana vienīgā stratēģija ir darīt to, kas man riktīgi cepīja, un būt aktīvai sociālajos tīklos, veidot superkrutus, siltas attiecības ar savu auditoriju. Es dievinu cilvēkus, kas man seko, es dievinu savus studentus, visus cilvēkus, kas ar mani iedarbojas, ja viņi tur ir, ar viņiem kaut ko parunāties. I love it. Es šobrīd vispār domāju par to, ka, es mācos hiromantiju, un tad man ir ideja taisīt pie sevis mājās hiromantijas vakarus, kuras to, ko es iemācos, un tad mēs to visu pētam plaukstās. Es sagatavotos, protams, lai es varu stāstīt, nevis tikai tur materiālos rādīt visiem, bet tieši tik ļoti man patīk cilvēki, ka es gribu redzēt viņus pie sevis mājās. Es gribu viņus redzēt kā savus ciemiņus, es gribu viņus redzēt kā cilvēkus, ar kuriem kopā es varu aiziet uz kaut kādu kafiju vai whatever. Man ļoti patīk cilvēki. Tā ir mana galvenā stratēģija, veidot siltas attiecības ar cilvēkiem, veidot viņas izejot no tā, kas es patiesībā esmu. Kas es esmu šeit bez astroloģijas, es nezinu kā, un arī šobrīd es strādāju, man ir 15 meitenes fokus grupā, ir 2 uzņēmēji, ar kuriem es individuāli strādāju personīgā zīmola attīstīšanā un tieši šo silto attiecību veidošanas kontekstā. Un es vienkārši nevaru iedomāties, kā es viņiem varētu strādāt, nezinot viņu natālās kartas. Man būtu ļoti grūti, tas aizņemtu ļoti daudz laika, jo es neuzskatu, ka katram cilvēkam, piemēram, lai sociālos tīklus attīstītu, es uzreiz uz pēdējo jautājumu arī atbildu par tiem sociālos tīkliem, kā tur attīstīties, kā pašnodarbinātājiem. Es neuzskatu, ka mēs varam vienu šablonu paņemt, visiem piemērot, un viņš strādās tikai tāpēc, ka viņš tur ir nostrādājis pāris reizes, tur pāris cilvēkiem
cilvēkiem mūsdienu realitātē tā nav. Tā varēja nostrādāt, tad, kad Instagrams, piemēram, tikko sāka palaida rīlus. Tā varēja nostrādāt, vienkārši kaut kāda veiksme tur izšauja ārā, un arī tur, guess what, ne visiem nostrādā. Jo mums katram ir, pirmkārt, mēs katrs esam ļoti atšķirīgi, un ir svarīgi saprast, kas es esmu, lai saprastu, ko tieši translēt, saprastu, kā tieši translēt. Kādam vajag cilvēkus motivēt un būt tādam agresīvākam līdera tipam, nebaidīties skarbākus vārdus teikt, es, piemēram. Un tad ir cilvēki, kuriem jārāda sapnis, kuriem vienkārši jāved cilvēks caur tādu ilūziju pasauli, lai viņš iejūtas jau tajā, kas ar viņu notiks, kad viņš nopirks to lietu vai kad viņš saņems to pakalpojumu. Tad ir cilvēki, kuriem vienkārši jārāda savs luxury lifestyle, piemēram, vai arī savs, un ar luxury lifestyle, es domāju, ka jūs saprotat, mūsdienu pasaulē tas vairs nav nopirkt kaut kādu brandotu somiņu un rādīt visiem, vai arī kaut kādu jahtas tripu. Tas vairs sen nav par to. Mūsdienu luksus dzīvesveids ir ļoti, ļoti atšķirīgs interpretācijā. Jau sen tā ir iespēja pabūt vienam, tā ir iespēja menedžēt savu laiku, tā ir iespēja dzīvot tur, kur tu gribi dzīvot, ar ko tu gribi, tā ir iespēja izvēlēties cilvēkus sev apkārt. Tas ir tas, ko es domāju ar luxury. Protams, arī skaistas lietas, viņas nav pazudušas, bet viņām tā vērtība jau sen vairs nav tik liela. Tālūk, jā, skaisti balti zobi, piemēram, tas ir super luksus. Daudz tādas lietas, ko varbūt mēs neasociējam uzreiz ar luksusu, bet tā ir vēl atsevišķa tēma. Jā, šī ir mana galvenā stratēģija, ko es izmantoju, pa lielam tā ir vienīgā stratēģija, ko es esmu izmantojusi vienmēr, arī tad, kad es nezināju savu stratēģiju, jo es mācījos astroloģiju 4 gadus, lai nonāktu līdz šim brīdim, kad es varu izprast personīgā zīmola astroloģiju. Tieši tik ļoti ietilpīgi tas viss ir, jo es nevaru tur paskatīties tikai, kā tev tur sevi translēt. Man ir jāsaprot viss personības kodols, par ko ir cilvēks, kas ir viņa vērtību sistēma, par ko viņš stāv, kā patiesībā viņš domā un kas reāli notiek viņam galvā. Man tas viss ir svarīgi, lai es varu palīdzēt viņam būvēt personīgo zīmolu un lai viņš pats par viņu efektīvi būvētu. Tā ir mana stratēģija. Un jā, arī cilvēki, kas ar mani iepazīstas, kuriem ir sava uzņēmējdarbība, tieši vakar es vienam uzņēmējam palīdzēju, jūs Edgaru redzējāt man storijos, un viņš prasīja, vai es tiešām to visu, ko es tur ģenerēju, es ģenerēju bez reklāmām, tikai un vienīgi ar savu auditoriju. Un tāds, jā, tāpēc, ka man ar viņiem ir ļoti foršas attiecības. Un arī daudzus cilvēkus šokēja ienākot manā profilā, cik aktīvi komentāri ir zem rīliem un cik šie komentāri ir forši. Cik viņi ir jēgpilni, interesanti, aizraujoši, ka var redzēt, ka cilvēki iesaistās aktīvi. Un tas viss ir mans darbs. Jā, tas nenotiek vienkārši tāpat. Tā ir mana stratēģija. Tad vēl viens jautājums bija, kā savu talantu pārnest no darbinieka uz uzņēmēju mindsetu. Pirmkārt, vajag saprast, kas ir talants, kuru mēs pārnesam. Otrkārt, ja jums ir kaut kāds talants, ir pilnīgi vienalga, kur tieši jūs viņu izmantojat. Vienkārši, ja gribas nodarboties ar uzņēmējdarbību, es jau stāstīju, ko tas maksā. Un tas to maksā tiešām visiem. Ir varbūt kaut kādi izņēmuma gadījumi, ja jūs kaut ko tamborējat un tirgojat Etsijā, varbūt stresa līmenis būs mazāks, bet arī līdz noteiktam brīdim. Līdz noteiktam pasūtījumu skaitam, kuru jums sāks pazust pasūtījumi. Cilvēki būs neapmierināti ar kaut ko, kaut kur būs pa ceļam, es nezinu, sagrausta viena zeķe, un cilvēkam atnāk, un viņš jūs par to vaino. Visur ir šīs te krīzes un nepatīkamās situācijas, ar kurām mēs saskarsimies. Jā, tas ir saistīts ar ezotēriku vai psiholoģiju vai coachingu vai kaut kādu tiešām tādu šo te mīksto nišu, es nezinu, kā viņas vēl nosaukt, tad tur ir jārēķinās ar to, ka katram vienkārši pieķem no blakus poģiezda būs savs viedoklis par to, kāda jūs esat info čigāns un vēl viss kaut kas. Šīs viss ir ļoti būtiski. Jā, un svarīgākais, man liekas, uzņēmēja mindsetā, ja vispār, ja gribas uz turieni iet, ir uzmest mīksto uz citu cilvēku domām un pieredzēm. Viss. Ja šo var izdarīt,
Viss būs labi. Viss būs tiešām ļoti labi, jo man arī patika ir tāda Saša Biļakova, varbūt esat dzirdējuši, Saša Bilē ir viņa vēl šādi, ka viņai tāds nosaukums ir Instagramam, un viņai kā mūziķai, viņa tieši bija uztaisījusi rīlu par to, ka cilvēki kļūst populāri nevis tajā brīdī, kad viņi taisa superkrutu saturu, kad viņiem tur viss sanāk un viss ir perfekti izlaizīts, bet tajā brīdī, kad viņiem ir pietiekami liela tolerance pret citu cilvēku viedokļiem, kad ir vienkārši vienalga. Jo viņi būs. Tas ir bez variantiem. Jūs varat būt cik labs un brīnišķīgs cilvēks jūs vēlaties būt. Tur tāpat būs kāds, kam kaut kas nepatiks, kam jūs nepatiksiet. Kam nepatiks tas, ko jūs darat, kam liksies pārāk kaut kas ne tāds. To ir svarīgi, savā galvā nosēdināt, ka jūs nepatiksiet visiem, tas vienkārši ir fakts. Un, ja jūs esat līdzīgi man, un jums patīk patikt visiem, tas ir ļoti izaicinošs pasākums. Jā, un gan jau, ka ja jau es esmu kaut kādā veidā te nonākusi, tad jūs esat drusku līdzīgi man šādās izpausmēs. Tā. Labi, es ar šiem jautājumiem visiem, kas man bija iesūtīti, es pabeidzu. Es izlasīšu, kur Aleksa Laima paprasīja par astroloģiju 10. mājas pārvaldnieks ir 7. mājā. Es savu karjeru varu īzī balstīt uz 1:1 darbu ar klientiem. Tas ir tikai par maz drusciņu, lai pateiktu, bet tas ir viens no variantiem, kurā var mēģināt. Tur ir vēl daudz lietas, kas ir jāskatās, lai saprastu, vai 1:1 darbs ar klientiem ir the one. Jā, tur mēs rēķinam formulas, skatāmies, rēķinam planētu spēku, māju spēku. Tur visādas aizraujošas lietas notiek. Jā. Bet, darbs ar publiku arī. Ja 10. mājas pārvaldnieks 7. Bet es domāju, ka mēs te neaizrausimies ar astroloģiskiem jautājumiem, jo visdrīzāk lielākā daļa tomēr tur visu tik detalizēti nesaprot. Tālūk, tā bija varbūt vēl kaut kas vai nebija. Arī kur par tavām acīm bija, es nebiju pamanījis. Reāli kā no citas pasaules, bet tā čista ir. Tā, varbūt, ja jums ir kaut kas vēl, ko jūs gribat zināt, paprasīt, tad droši varat to darīt. Es esmu šeit, lai jums atbildētu. Kur Katrīnai ir nākamais jautājums. Kurš tavs produkts tev nesa vislielākos ienākumus? Tā, es sadalīšu tavu jautājumu. Es atbildēšu vispirms uz šo. Tagad būtu pat jāpadomā. Bet es domāju, ka ja tā kopsumā visu, tad tie ir saules iedegšanas mehānismi. Bet, ja tu man gribi, lai es tikai precīzi atbildu, man nav nejausmas. Jo es nerēķinu. Jā, es nerēķinu, bet tā uzmetot, jo viņi pirmkārt ir bijuši pārdošanā visilgāk. Jā, bet vēl varbūt arī astroloģijas pamatot mācības. Tas ir otrs variants. Tā kā šie divi noteikti savā starpā dala pirmo vietu. Tā. Ja būtu jāizpako savus veiksmes faktors, kādi bija veiksmes ingredienti, ko tu izdarīji pareizi cenas satura pasniegšanas taiminga ziņā? Man personīgi tas bija tas, ka es biju pirmā. Es biju pirmā Latvijā, kas ar to tēmu ienāca. Būtu kruti, ja es būtu ienākusi pirms 4 gadiem tāda, kāda es esmu šodien, tad es jau būtu ļoti daudz izdarījusi, bet man vajadzēja noiet manu ceļu. Tāpēc šodien es esmu tāda, kāda es esmu tikai šodien, nevis pirms 4 gadiem. Jā, tas taimings arī bija diezgan labs, es teiktu, jo tikko parādījās rīli, es varēju tur vēl, diemžēl es biju pārāk tāda neinformēta, un es viņus maz taisīju, un ka praktiski neko es tur netaisīju sākumā, neizmantoju to iespēju, bet kaut kā man tāpat viss sanāca, mans veiksmes faktors bija sadarbība ar cilvēkiem. Es maksimāli daudz draudzējos, es aicināju arī uz tām konsultācijām par tā atsauksmēm, tas arī bija noderīgi, kas bija vispār super forši, visi tie kopīgie laivi ar cilvēkiem. Man viss atnāca caur cilvēkiem. Caur cilvēkiem un caur to, ka es ikdienā daudz rādīju sevi un
audzēju savu toleranci pret citu cilvēku viedokļiem, jo es atceros, jā, šis pašu sākumu man bija tur ļoti grūti tolerēt jebkuru viedokli, kas nesakrīt ar manējo, vai kurš ir, kurš vienkārši nevis par mani kaut ko sliktu pasaka, bet par manu instrumentu, ko es pārvaldu, tur nodiršu, ka astroloģija ir sūds vai vēl kaut kas tāds. Man pagāja labs laiks, lai saprastu, ka sūds ir nevis astroloģija, bet tas, kas notiek to cilvēku galvās, bet tas neatnāk uzreiz, tāpēc, vai tas bija daļa no mana veiksmes faktora, noteikti ne, tāpēc, ka es saku, ka tā būtu daļa no mana veiksmes faktora, ja es šodien būtu es pirms 4 gadiem jau. Ko es izdarīju pareizi, būvēju ar savu auditoriju siltas attiecības kopš paša sākuma. Es vienmēr, man vienmēr rūpēja katrs cilvēks, kas man uzrakstīja, es par katru priecājos. Šobrīd man ir tā, ka man kaut kādas ziņas varbūt stāv tur neatvērtas kādu laiku, jo vienkārši nevaru paspēt to izdarīt. Bet tād, ka man ir kaut kāds laiks brīvs vienos naktī, kad Agata guļ. Un tad reizēm es uzslēdzu visus, kas ir unread, un tad es atbildu cilvēkiem. Man tiešām man ļoti rūp un man ļoti uztrauc, vienkārši es nevaru vienmēr paspēt. Bet pirms Agatas visu laiku ļoti daudz runājos, čatojos ar cilvēkiem un draudzējos. Tieši cenas ziņā neko es beigi pareizi neizdarīju. Satura ziņā visu izdarīju pareizi. Es teiktu, izņemot to, ka es varēju ātrāk ar rīliem sākt, bet es visu izdarīju pareizi. Es biju, pirmkārt, tur esmu es biju autentiska, man bija jau tāds skaidrs, par ko es esmu, par ko es stāvu, es vienmēr translēju savas vērtības. Starp citu, ja jūs gribat, kvalitatīvi būvēt savas satura vienības, ir jābūt sarakstam ar savām vērtībām. Es tos saucu par svētajiem baušļiem, Katrīna zina. Svētiem rakstiem. Baušļi. Svētie raksti mums ir tur grupiņā tāda lieta. Tā sevis pasniegšana nedirstu nekad. Kāda biju, tādu rādīju sevi. Ne toreiz, ne tagad. Vispār man nav aktuāli kaut ko izdomāt, parādīt sevi kaut kādu, kāda es neesmu, vai arī tur kaut kā sevi baigi izcelt. Tas, ko es izdarīju nepareizi un ļoti daļēji apzināti, bija sākt runāt par savām finanšu apritēm, ka vispār par saviem tēriņiem, ienākumiem. Tas bija, ir cilvēki, kuriem tas ļoti labi strādā, kuriem vajag tā darīt. Es zināju, ka es neesmu tāds cilvēks, un, protams, vajadzēja pārbaudīt, tāpēc, ka gribās, jūs nevarat iedomāties, bet varbūt varat. Kā ir, kad, nezinu, tas bija mans sāpīgākais moments manā karjerā, kad vienkārši mēs bijām kādā pasākumā jaungada, un es jau pelnīju normāli ar astroloģiju. Tā, ka es varēju točno par sevi parūpēties riktīgi labi. Un mēs bijām tajā pasākumā, un es pastāstīju, ka esmu astrologs, un Dairis par sevi pastāstīja, un ka tie cilvēki automātiski jūmoja, ka, ja es esmu astrologs, Dairis točno mani uztur. Kas nevaru pati par sevi parūpēties. Un tas aizvainojums man aizveda līdz tam, ka tagad man vajadzēja pierādīt, ka tagad es pati par sevi varu parūpēties. Bet tagad man vairs nav jāpierāda. Tā bija liela kļūda man, jo tas ietekmē arī manu finanšu apriti. Un tiem, kas nav uz to ezotēriku astroloģiju, varbūt liekas par stulbi, ka es tā domāju, var tā turpināt domāt. Man pie dirsas, bet es ļoti labi redzu vienkārši, kā šīs lietas strādā, un es esmu tas cilvēks, kuram nav jārunā par saviem cipariem nekādā formātā. Un man vajadzēja to pārbaudīt. Vajadzēja ieraudzīt, ko tieši nozīmē tas, ka es izdomāju tomēr parunāt, lai apmierinātu savu ego. Tā kā tas bija tīri manam ego, un ja es vispār esmu par to, ka ego ir ritīgi kruta lieta un viņa ir vajadzīga, jā, tā ir, bet tur ir jābūt normālam balansam un jāsaprot, kas tieši ir tas veselīgais ego. Tas ir mans neveiksmes faktors for sure. Mums katram ir tādi. Jūs varat pastīties, ka vienkārši nodrošināt sevi un nedarīt nevajadzīgas lietas, jo ir ļoti daudz vajadzīgu lietu un vērtīgu lietu, ko es varu dot savā profilā un ko es arī dodu un kas man tiešām labi strādā. Ja jums tur ir
var pierakstīt, varbūt pēc tam astroloģijas ABC, ja kāda nezina, varat paskatīties. Ja jums ir 2. māja Skorpionā, Plutons atrodas 2. mājā, vai Saturns atrodas 2. mājā, 2. māja Zivīs, vai arī jums Neptūns atrodas 2. mājā, tad jums 1000% nav jārunā par saviem ienākumiem nekādā formātā, ne caur tēriņiem, neko. Jā, man nevajag runāt par to, cik es pelnu. Tas ir, tad mums būs astroloģijas lekcija. Tur mēs tagad nelīdīsim. Jā, tur mēs tagad nelīdīsim, bet es nosaucu tos rādītājus, kur uz to norāda. Jo katrs arī jāskaidro tad atsevišķi. Tas būs ļoti ilgi. Un jūs tad nācāt paklausīties manu pieredzi, nevis manas gudrības no astroloģijas. Ar tām es citur padalīšos. Tālāk. Jā, varbūt pastāsti, kā mēs varam ar tevi miedarboties, jo tev ir tavā mājaslapā dažādi produkti, tur ir bezapmaksas, vienkārši, man liekas, fantastisks produkts, kas ir to, ko tu tikko minēji, astroloģijas ABC. Tur var aiziet un visus tādus basic pamatus par sevi saprast, tā es saprotu, ja? Bet kā mēs tevi varam, ko mēs no tevis varam šobrīd nopirkt? Tātad, šobrīd pie manis var, labi, tieši šobrīd neko, bet tūlīt 5. decembrī es palaidīšu pārdošanu saules iedegšanas mehānismiem, ko es plānoju vairāk tur beigi nedarīt, bet es biju izdegusi arī uz to, un es teicu, ka es visu to arī nogriezu, nokanceloju, un gandrīz gadu viņi arī nav bijuši nekur, bet es sapratu, kāpēc man tur kaut kas nepatika, un tas bija vairāk tehnisku iemeslu dēļ, un tehniskus iemeslus varu atrisināt. Savu personīgo nepatiku nevaru. Tad vienkārši vairs nekas nenotiktu tajā virzienā. Jā, tagad viņi būs atpakaļ, un 5. decembrī būs pārdošana viņiem. Es visiem no sirds iesaku, tas ir kaut kas, bez kā es vispār neredzu ne savu dzīvi, un tas ir mans galvenais kruķis, vienmēr ir bijis galvenais kruķis, un tad, kur Katrīna jautāja, kas bija tas produkts, kas nesa vislielākos ienākumus, tas bija tas, par ko es runāju, tie bija saules iedegšanas mehānismi, un, par spīti tam es tāpat viņus nokanceloju, tikai tāpēc, ka no tehniskās puses mani vispār neapmierināja, kā tas notiek, un man vajadzēja šo laiku, gandrīz gadu, lai saprastu, kas tieši tas bija, un kā es to varu izlabot. Tālāk. Tad pavasarī, es teiktu, ka februārī, visdrīzāk kaut kad pārdošana vērsies vaļā februāra vidū pēc manas dzimšanas dienas, sāksies astroloģijas apmācības. Tās būs tikai pilnīgi foršā citā jaunā formātā, un tās būs tādas astroloģijas bāzes apmācības, kas vairs nebūs tikai pamati, bet tās būs pilnvērtīgas apmācības, pēc kuru pabeigšanas cilvēks var mierīgi, pēc kuru pabeigšanas pārzinās pilnīgi visu, kas ir saistīts ar natālo karti, katru planētu, katru kociņu, katru cipariņu, katru māju un zīmi, respektīvi, ka būs pilnvērtīgas zināšanas par visu natālo karti. Tiem, kam ir interese mācīties, kas grib to darīt priekš sevis, kas grib to darīt konsultēšanai, droši var nākt un mācīties, jo tās zināšanas ir visai dzīvē, viņas nekad nezaudēs aktualitāti, viņas nekad nekļūs mazāk noderīgas, viņas ar katru gadu kļūs tikai un vienīgi vairāk noderīgas, un tad ir kaut kad es atvēršu noteikti arī konsultācijām iespēju pieteikties. Šobrīd man ir drusku citi plāni uz decembri, kā jau es teicu, man jātiek galā ar savu personības krīzi, tāpēc tas pagaidām viss ir tāds iesaldēts, bet kas ir, manuprāt, visforšākā lieta, kas jau top un pavisam drīz mēs viņu palaidīsim, ir meitenes, kuras ir manā komandā un viņas konsultēs zem manis. Tas nozīmē, ka viņas ir pabeigušas lielās apmācības, viņām jau ir arī daudzām savas prakses no saviem klientiem, un pie viņām varēs pieteikties uz konsultācijām caur manu mājaslapu, un respektīvi būs vienu vietu, ļoti krutas beibes, katra savā nišā specializēsies ar laiku, pie kurām varēs iet
iet uz konsultāciju, un es esmu viņas aprūvojusi, viņas ir pie manis mācījušās, esmu redzējusi viņu eksāmena darbus, kas nozīmē, ka viņas ļoti forši strādā, un daudzas no viņām tiešām arī aktīvi jau ir konsultējušas līdz šim brīdim, kaut kādās tēmās vairāk, kaut kādās mazāk. Tā kā, ja kādam gribās uz konsultāciju, tad šis būs izcils veids, kā pie tās konsultācijas tikt, un arī daudzās un dažādās tēmās tur būs uzreiz sadalījums pa konsultācijām, lai cilvēkam nav jādomā ar kādu jautājumu nākt. Pie manis personīgi, ja gribas uz kādu konsultāciju kaut kad arī nākt, tad es ļoti aicinu nākt ar personīgajiem zīmoliem. Jā, tā ir mana specifika, tur es pastiprināti esmu veltījusi visu savu uzmanību šo visu gadu garumā, un šobrīd tikai turpinu darīt, arī mācos producēšanu, kas nozīmē, ka es to apvienoju ar reāli praktiskiem rīkiem, kā sevi attīstīt sociālos tīklos, ne tikai izpakot, bet arī tālāk reāli to visu likt lietā. Tā tas ir mans mērķis vispār, uz kuru es eju tagad, tas ir mans jaunais ilgtermiņa mērķis. Tā, laikam viss. Ja te būtu Sabīna, gan jau, ka viņa mani palabotu un pateiktu vēl kaut ko. Bet tas ir viss, ko es atceros. Tālāk, jā, laipni lūgti. Laipni lūgti arī tie, kas varbūt ir kāds, kas man tur nesako vēl sociālajos tīklos, arī tur laipni lūgti, jo man ir ļoti foršs saturs, un kāds jau teica, ka man ir astroloģijas ABC. Ja jūs viņu izejat, viņa ir pilnīgi bez maksas, viņa ir ļoti saprotama, toties iedod ļoti foršu tādu pamatiņu, lai varētu izmantot pilnīgi visu, ko es dodu savā Instagram kontā, jo ir saturs, kuru es veidoju, lai viņš piesaista jaunu auditoriju, un ir saturs, ko es veidoju savai auditorijai, kuri jau ir tikai rītīgi uz viena viļņa ar mani, kuri ir izgājuši to pašu astroloģijas ABC, jo, cilvēks no malas nezinās, kur viņam 5. māja atrodas kādā zīmē, bet to zinās mana auditorija, kuri man seko, un tad mēs tur pēc tam forši iedarbojamies, komentāros dalamies, tur var pastīties citu pieredzes, kā citiem tas, kas kaut kas izpaužas, kā viņi to izmanto. Tur jau var sev pats veselu konsultāciju saorganizēt tādā pamata līmenī. Es ļoti aicinu. Viss. Jā, tas ir arī tas. Un, pēdējā laikā tev ļoti mainījies ir arī kontents un kā tu to pasniedz. Tas ir ļoti atraktīvi, tas ir jautri, tas ir ļoti... Gribās visu laiku sēdēt uz tavu kontentu, sēdēt un vienkārši un iemācīties astroloģiju, tos pamatus, lai saprastu, jo patiesi daudz rīki ir tur apslēpti par mums, ko nevajag tur sēdēt gadiem un domāt un praksē. Jā. Jā, un tev ir patiesi fantastiska auditorija. Visa auditorija, kas ir atnākusi no tevis, es pilnīgi jūtu, cik viņi ir apzināti un tādi forši cilvēki, gudri cilvēki. Vienkārši, tā enerģija. Es jau zinu, ka no Sandras atnāk plūsmiņa, cik forši vai viņš atnāca. Tagad arī vispār to visu par šo pasākumu, par šo vieslekciju, un atnāca kādi, man liekas, 10 jauni cilvēki, un pilnīgi uzreiz var redzēt, ka tie ir Sandras auditorija. Tā kā paldies, tu jau to zini, par to, ka tu veido apzinātu auditoriju, nevis veido, bet piesaisti un varbūt parādi rīkus, kā būt vēl apzinātākiem, un kā dzīvot. Es redzu sevi tādu, kāds esmu, nevis ietekmējos no citiem cilvēkiem un pēc tam sēžu un cepos par to, ka es tur kaut kāds ne tāds esmu. Jā, tā ir tiešām. Tas ļoti palīdz nesēdēt un necepties par to, ka es kaut kāds ne tāds esmu. Jo, man vienkārši tur ir tik viegli ieslīgt. Daudziem cilvēkiem rodas maldīgs iespējas par mani, ka esmu super pārliecināta tur par sevi, ka man viss tur viegli iet, un tā vispār nav. Vispār nav. Ja ne astroloģija, es nezinu, kur es būtu. Mans pārliecības līmenis standarta par sevi ir ļoti slikts. Tāpēc es visu laiku meklēju apliecinājumus tam, ka es esmu forša. Un ka viss ir čotka, un es meklēju veidus, ko es vēl varu darīt, lai būtu tiešām arī man vieglāk to pārliecību turēt par sevi. Un arī tajā man palīdz astroloģija. Vienkārši zēbis instruments. Kāpēc gan neizmantot? Paldies tev liels, un skatāmies šeit. Paldies, Sandra, paldies, kā jūs tikšaties. Astroloģijas ABC ir vērtīgs pamats, tāpēc meitenes ejam uz Sandras websaitu un skatāmies ABC. Paldies, bija forši uzzināt par tevi vēl ko jaunu, tā cilvēcīgi un patiesi.
Daudz sirsniņas. Paldies tev par tavu laiku, kas ir ļoti vērtīgs, tīpaši, ka tev ir mazs bērniņš, kas tevi gaida droši vien, jā. Un tiekamies, kad pienāks laiks atkal, un dāmas, es ceru, ka šis bija jums iedvesma paskatīties uz sevi pirmkārt nedaudz savādāk, uz to, ko mēs darām nedaudz savādāk, un pierakstījāt kaut kādas domu pērles, un obligāti pēc tam padalāties ar mums ar savām domu pērlēm, kas jums pēc šīs vieslekcijas palika vispilgtāk. Un, ja jums ir vēlams pievienoties mūsu enerģijas klubam, tad droši rakstiet mums. Mēs šeit esam arī par tādu atklātību un godīgumu pret sevi, un dažreiz tajās sāpju momentiņos esam kopā un izējam tam visu cauri kopā. Paldies! Un varu skaļas acīm bieži skatīties. Skatīties dzīvajā dūmā var skatīties. Jā. Jā, paldies! Paldies visiem! Paldies par tik daudz jautājumiem, un man tiešām ļoti patika. Es jūtos super forši. Paldies jums! Paldies, Kaķi! Tā, paldies Līvai! Čau!